Jā, ok. Ieslēdzu ierakstīšanas pogu. Tātad sveiki, labvakar visiem, kas šobrīd ir ieradušies uz šo tikšanos. Sveiki, labvakar, labdien visiem, kuri skatās šo ierakstu. Šodienas tikšanās ir mums par turpmākajiem mūsu lidošanas plāniem, jūsu čeklistu pirms lidošaniem un tā tālāk. Tātad par Safesky obligāto lietošanu ikvienā no jūsu lidojumiem. Jā. Sāksim ar bišķiņu ar vēsturi. Kad un kāpēc viss šitais sākās? Pagājušajā gadā, septembrī, es pat esmu te visu sarakstījis, nokrita pirmais šahets Latvijā austrumos. Uzzinājām mēs tikai to pēc tam, kad viņš bija nokritis un viņš tika atrasts. Armijas iespējas bija tādas, kādas viņai bija, un viņa reāli redzēja, ka kaut kas notiek, bet neredzēja, kas tas ir. Pēc tam līdzīgi gadījumi ir bijuši gan Polijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Visi tieši pēdējā pusgada laikā. Jā, un NBS-am tiešām ir šobrīd, militāristiem ir šobrīd pietiekoši ierobežotas spējas to visu saprast, kas tur lido mazos izmēros un tā tālāk. Un tāpēc pagājušajā gadā, Jārik, te vēl arī ir mums neliels apkopojums, ko man iedeva šitais te ChatGPT, bet tas tā var palasīties, var nepalasīties. Un tāpēc satiksmes ministrija pagājušā gada beigās izveidoja darba grupu, kurā tad tika mēģināts rast risinājumu, kā tad rīkoties un kā atpazīt to, kas lido un tā tālāk. Jā, tur bišķiņ aprakstīts pat pirmās sapulces darba kārtība, bet pa lielam mums tās darba grupas sapulces mums ir bijušas ar militāristiem, LGS, CA un tā tālāk. Man liekas, 6, 7, un tik tiešām, jā, pēc pāris dienām ir noslēdzošā, kur visi tad, ņemot vērā, ka kaut kādi lēmumi ir pieņemti, vismaz šobrīd, tad visi atskaitās par to, kas kādā veidā tad ir izdarīts un kā tad mēs strādājam. Jā, un sākotnējais uzdevums darba grupai bija uzdots to, ka visi gaisa telpas lietotāji, viņiem būtu jābūt redzamiem un būtu jābūt radio sasniedzamiem. Un daudz dikti mēs tur diskutējām un tikāmies un tā tālāk. Un ja vispārējā aviācija tur plus mīnus šobrīd lido ar transporteriem, aviācijas rācijām un tā tālāk, tad paraplānu piloti, gan brīvie, gan motoristi, mums ir ierobežotas spējas uz sevīm nest visādus transporterus, aviācijas rācijas un tā tālāk. Tāpēc, kā jūs jau visi zināt, jo teiksim, arī par tos lēmumus, kas ir pieņemti un kā jums turpmāk būs jārīkojas, es jums esmu jau sūtījis. Bet jā, tad tas, kas tika CA gala lēmumā pieņemts, tad šajā kartē ir smuki redzama tā tumši dzeltenā zona, tas ir Rīgas FIS 3 sektors, kurā tad šobrīd CA nosaka to, ka visi lietotāji no zemes līdz 3000 pēdām lieto Safesky aplikāciju un ir mobilā telefona sazvanām, izņemot paraplānus. Tālāk tās visas detaļas mēs aprunāsim bišķi vēlāk, es izstāstīšu, bet lai jums būtu saprašana, tad
uz paraplānu pilotiem neatiecas tikai šī obligātā prasība tajā trešajā sektorā. LPF valde pieņēma lēmumu, kad mēs prasām šo seifskai lietošanu visā Latvijas teritorijā, lai nebūtu situācijas, kad, piemēram, kāds lido mums Kurzemē un atbrauc nākošajā nedēļā uz Latgali palidoties vai Vidzemi, un tad pie vinčošanas un kabināšanās klāt atcerās, ka klaus ir tāda seifskai aplikācija un daļķi, ko man tagad darīt, un rodas problēmas. Tāpēc mēs esam nolēmuši valdē, ka šī prasība Iedod brilles bišķi man. varētu lūdzu mums šobrīd visi izslēgt mikrofonus. Jā. Tāpēc mēs šo prasību ieviešam uz visu Latvijas teritoriju. Kādu lēmumu tad ir pieņemti? Šis ir tas lēmums CA, ko jūs redzat šobrīd ekrānos, ko es visiem jums arī sūtīju. LPF WhatsApp čatā diezgan teorētisks un tā tālāk apraksta visas robežas, bet šeit tas, kas ir saistošs mums, ka šajā zonā visi izņemot paraplānus lido radio un transpoderu sasniedzami un redzami. Izņemot paraplānus un paraplānu, šajā lēmumā ir rakstīts, ka paraplānu piloti veicot lidojumus šajā sektorā lieto mobilo aplikāciju Seifskai un visas pārējās iesaistītās trešās puses militāristi, NBA, robežsargi un tā tālāk, lai sazinātos ar LPF kontaktpersonu, lieto konkrētu telefonu numuru. Šī konkrētā kontaktpersona šobrīd esmu es, un šis konkrētais telefona numurs 2244 2307 ir mans otrais telefons. Iesim tālāk, šeit tas arī ir redzams AIPā. No 4. septembra spēkā apmēram tas pats teksts, kas bija CA lēmumā. Par to jābūt sasniedzamiem, ka visiem paraplānu pilotiem jābūt sasniedzamiem caur kontaktpersonu, tobiš mani. Kādā veidā tas notiksies, tūlītās iesim uz priekšu. Tālāk, lai mēs esam aprakstījuši arī mūsu rokas grāmatā šo procedūru, kādā veidā būtu visiem pilotiem jāsazinās ar kontaktpersonu pie saviem lidojumiem. Tās izmaiņas vēl nav apstiprinātas un tikai nākošanai mums ir valdes sēdē, kur mēs viņus apstiprināsim, bet jebkurā gadījumā šeit ir plus mīnus uzrakstīts gramatiski pareizi, kā tas notiksies. Bet iesim tālāk, jo jums interesē, kā tas notiksies dzīvē. Visi pierakstam šo telefonu numuru, kurš šeit ir uzrakstīts. Viņš ir arī publicēts mājaslapā. Jums 5 reizes sūtīts arī WhatsApp čatā LPF grupā. Vienkārši atkāpē, jā, LPF ir 2 oficiālie saziņas kanāli. Tas ir WhatsApp čats LPF un Paragliding LV mājaslapa. Jebkura informācija, kas tiek publicēta kaut vienā no šiem kanāliem, ir saistījuši jebkuram LPF pilotam. Iesim tālāk. Kas tad mums tālāk, kā notiksies tālāk ikdienā dzīvē jūsu ikdienas lidojumu sākumi un tā tālāk? Esmu sadalījis visus pa grupām, teiksim, viņš operatori, brīvie lidojumi, dinamika un motoristi, jo bišķiņi ir atšķirības. Tātad attiecas uz visiem vinčs operatoriem. Vinčs operatoriem pirms viņi sāk kaut ko darīt, vinčot konkrētā vietā, piemēram, Jēkabpilī, piemēram, Gulbenē, piemēram, Smiltenē, atsūta man uz šo telefonu, ko mēs tikko runājam, vienkāršu teksta izziņu. Šodien no tikiem līdz tikiem vinčojamies Smiltenē. Viss.
un viss. Vairāk nekas nav vajadzīgs. Paralēli tam, jā, ko es esmu pirms tam jau arī minējis, viņš, tā kā visi pārējie gaisa telpu lietotāji lido ar aviācijas rācijām savai drošībai un pašu vairāk informētībai, vēlams lietot aviācijas rāciju ar konkrēto šeit uzrādīto 120 aviācijas frekvenci. Un visas vinčošanas laikā viņš operatoram būtu jābūt sazvanāmam pa telefonu, jo, ja pēkšņi notiek kaut kāds ČP un teiksim, militāristi izmanto savu vajadzību kaut ko paziņot iepriekš CA lēmumā noteiktai kontaktpersonai, piemēram, kad ir šobrīd nepatikšanas, visiem jālaiž lejā, tajā un tajā konkrētajā rajonā, tad es zinot, ka, piemēram, Smiltenē šobrīd vinčojās, zvanu vinčotājiem, kas tur šobrīd vinčo, piemēram, Aboliņa kungam, un saku, klausies, tur šobrīd ir problēmas ar Smiltenes rajonu, vai visi, kas tev ir lidojuši, vinčojušies, paziņo lūdzu viņiem par rāciju, kad šobrīd visiem jāsēž lejā. Un tajā mirklī, ja tāda lieta notiek, tad visi, kuri šo informāciju no Aboliņa kunga dzird, paziņo, ka viņš šo informāciju dzirdējuši. Aboliņa kungs zina, piemēram, cik viņš ir pilots uzvinčojis, un, piemēram, 3 ir aizlidojuši ārpus rāciju uztvēršanas zonas. Tad viņš šo informāciju ir apkopojis un man paziņo, ka, piemēram, 3 piloti šobrīd ir ārpus radio uztvēršanas zonas un nav sasniedzami. Līdz ar to es to zinu. Mēs skatāmies informāciju par sevi, cerot, ka tur viss strādā un visi tie 3 piloti, kuri ir aizlidojuši, ir redzami. Un es tagad militāristiem varu apstiprināt, reku tie 3 lido, bet, diemžēl, viņi ir radio neiezdami. Un tad mēs vienkārši viņi lido tālāk, cerot, ka nekas slikts nenotiktu. Tur neatradām kaut kādu kopīgu risinājumu, ko darīt ar tiem, kas nav radio sasniedzami. Ar telefonu baigi lidot visi diez vai gribēs, bet ieteiktu arī tomēr, jā, tas ir nākošais punkts, ko es esmu ierakstījis pie motoristiem, kad būtu forši, ja jūs turētu savu, un jūs arī daudz turat savu mobilo telefonu kokpitā, un ja, piemēram, mēs zinām, kad, teiksim, tur no Aboliņa Vilisters ir aizlidojis uz Igauniju, tad mēs Vilisteram konkrēti sūtam īsziņas uz viņa telefonu, un cerot, ka viņš varbūt ar vienu acu uzmetīs skatu uz savu telefonu, ka viņam tur 10 īsziņas pēc kārtas nāk un varbūt arī nosēdīsies. Tas ir par vinčas operatoriem. Piloti, kuri tiek vinčoti, kurus vinčo, piemērs, ņemsim atkal Aboliņa kungu, Smiltenē pirms viņi sāk lidot, viens punkts viņu čeklistē, kas ir jāizdara, papildus ir jāieslēdz SafeSky aplikācija. Un ne tikai viņi jāieslēdz, bet arī jāpalaiž take-off režīmā. Ieslēgt vienkārši SafeSky aplikācija neko nedos, jūs nebūsiet redzami, ja jūs lidojat. Un lidot tajā frekvencē, ar ko viņš var sazināties ar rācijas frekvencē, ar ko viņš var sazināties ar savu vinčotāju, ar Aboliņa kungu. Protams, jā, ir variants, kad to var arī klausīties uz otra pleca uzlikt aviācijas rāciju un turpināt klausīties, kas notiek aviācijas frekvencē, jo noteikti, ja būtu kaut kādas nepatikšanas iestāsies, tad arī aviācijas frekvencē, cik jūs būsiet tur sasniedzami, jūs kaut kādas paziņojumus noteikti dzirdēsiet. Šobrīd vienkārši mums nav precedents, tāpēc es nemāku teikt, kādā veidā tas viss izskatīsies. Nākošais solis. Jā, piloti, kuri lido dinamikā, tā kā mēs pieņemam lēmumu, ka mēs šo lietojam visā Latvijas teritorijā, tad arī tie, kuri lido dinamikā, pirms lietošanas ieslēdz SafeSky aplikāciju, take-off režīmā, nospiež tātad palaiž aplikāciju, nospiež take-off un lidojās.
Vienīgais, jā, no pieredzes zinu, ka, pieņemsim, lidojot dinamikā, tur varētu būt kaut kādas, jāatcerās vienkārši, kad seviskai aplikācija, ja tu 20-30 minūtes nelido, tad viņa automātiski pēc lidošanas izslēdzās un viņa jāpalaiž pa jaunam. Un lielākā problēma manā skatījumā ir motoristi. Motoristi lido individuāli un tā tālāk, un arī ir grūtāk ar viņiem, jā. Bet jā, tas pats variants. Lidojam ar ieslēgtu seviskai aplikāciju, take-off režīmā, bet pirms tā kā brīvajos lidojumos lielāko daļu ir izdarījis viņš operators, viņš paziņojas, ka jūs tur linčojaties. Tad šeit pirms tu lido ar motoru, man daudz jau ir sūtījuši īziņas un viss, paldies, visi forši. Lai jums vienkāršotu jūsu dzīvi, tad šobrīd, ņemot vērā, ka šī sistēma tiek iedarbināta, tad vismaz pirmajā jūsu īziņā, ko jūs sūtat uz šo telefonu numuru pirms jūsu konkrētā lidojuma, jūs norādat informāciju ar savu rācijas frekvenci, ko jūs ikdienā lietojat. Lai es zinātu, kad ar kādu rācijas frekvenci kāds tuvumā esošs cilvēks jūs var mēģināt sazināties, lai mēģinātu jums nodot informāciju. Un plus, to, ko jūs vienmēr ierakstat, pieņemsim, Kirills man tagad katru vakaru sūta, šodien lidošu Cēsīs no 7 līdz 10. Ja jūs zinat maršrutu precīzāk, šodien lidošu no Cēsis, Valmiera, tur Piebalga, Cēsis, 3 stūri, uzrakstam vienkārši savu plānoto šo te maršrutu. Tas nav obligāti, kad jūs tur viņu izlidosiet, vai varbūt vienkārši būsiet Cēsīs, bet vienkāršotā veidā atsūtam informāciju, kur jūs lidosiet, lai plus mīnus, ja, teiksim, seviskai aplikācija pēkšņi nogļuko, tad es tomēr zinu, ka tajā laikā tur jābūt kādam pilotam, kurš tur lido. Jā, un, protams, arī tas 4. punkts, lietojam aviācijas rāciju, ja jums tāda iespēja tehniski ir. Jā, tas bija, tas nākošais slaids, mobilais telefons. Ja jums viņš kokpitā piestiprināts un jums ir iespēja paskatīties, tad tas pie nepatikšanām varētu būt viens no variantiem. Bija viens piemērs, kad mēs mēģinājām caur Natomu vienu pilotu lidojošu apstādināt. Viņam nebija tas mobilais telefons uz kokpitā, un tāpēc viņš izlidoja Natomam cauri, bet ja būtu bijis uz kokpita telefons, kurš iespējams sāk mirgot, tāpēc, ka 10 īziņas ir saņēmis, tad varbūt, ka jūs pievērstam uzmanību un sāktu lasīt īziņas lidojot, jā. Un, ja ņemot vērā pēdējais punkts, ko es esmu ierakstījis, aviācijas likums 119. pāns, vienkārši zināšanai, ka šobrīd jūs visi paraplānu piloti gaisā ir gaisa kuģi, un aviācijas 119. pāns nosaka administratīvu atbildību par gaisa telpas noteikumu neievērošanu. Varat paši palasīties šo pantu, nesaukšu ciparus un tā tālāk, bet šobrīd šis uz mums attiecas. Tā kā, jā. Tālāk es gribētu iedot, pirms izstāstīšu vēl dažas nianses. Tas, kas ir nepieciešams seviskai aplikācijā, kad jums viņa ir uzinstalēta, tad obligātais nosacījums ir calling logā, kur parasti lidmašīnām tiek ierakstīti borta numuri, tad mēs rakstam iekšā seviskai aplikācijā calling vietā jūsu pilota licences numuru. Vārdus uzvārds lūdzu nē, nekādus niknējumus nē, pilota licences numurus nepiesārņosim
aplikāciju un informāciju, informatīvo telpu ar liekām un nevajadzīgām ziņām, par kad Jurčiks lido vai Jančiks lido un tā tālāk. Rakstam vienkārši, tā kā mums nav citu numuru, mēs rakstam pilota licences numuru. Daudzi piloti šobrīd ikdienā lieto X-Contestā Live X-Tracku. Tas viss ir iespējams, ja jūs pareizi nokonfigurējat, un to jums tūlītās izstāstīs Santa, ja viņi ir pieslēgusies, nezinu, bet cerams, ka ir pieslēgusies, tad tur arī nepieciešams nomainīt jums X-Contestā nickname, kas ir vienkārši izdarāms, un viņu nomainīt uz pilota licences numuru. Minimālais tur tiek prasīts 5 simboli, tā tad uzrakstam burtu P, apakšstrīpu un tad 3 cipariņus. Un tad jūs aizņemsiet pareizo ciparu simbolu skaitu. Un tad arī X-Contest to parādīs un pareizi nokonfigurēt X-Tracka to settingus. Jums nav obligāti, palaižot treku, jums Save Skyā parādīsies jūsu informācija, jūsu treks automātiski. Jums nav jāpalaiž 2 aplikācijas, jo šobrīd testa režīmā tas, kas mums bija, vairāk, tad, kad mēs to testējām, tad vairākiem pilotiem dažkārt viņi parādījās kā 2. Man liekas, ka pat Oļeks mums bija rekordists, kurš parādījās uzreiz kā 3 ikoniņas, jo bija vēl kaut kādu softu palaidis. Nē, lai nebūtu atkal nepiesārņotu nevajadzīgi informatīvo telpu. Pareizi iestādam settingus, Santa izstāstīs tūlītās, un viss jums strādās. Un vēlreiz atgādinu, jā, X-Contestā ne tikai nickname nomainam uz licences numuru, bet arī lietojam šajā mājaslapā, pat cik tā ir mūsu vienīgā lidojumus pierādošā oficiālā mājaslapa, vārdu uzvārdu, korektu jūsu vārdu uzvārdu, nevis tur kaut kādas izdomātas un tā tālāk. Tas ir bišķiņi atkāpjoties no tēmas, arī priekš jums, tad, kad jums pienāks licences pagarināšana, lai nav problēmas ar to, ka pēkšņi jūs man uzrādat kaut kādu X-Contest profilu, kurā nav jūsu vārds uzrāds, un saka, tev, Normund, devējam, reku, mums vajadzētu šito te licenci pagarināt, man nav uz kā pamata. Tā, citas lietas es izstāstīšu pēc tam. Santa, vai tu mums esi pieslēgusies? Jā, esmu. Es varu tev iedot šārošanas tiesības, vai man pašam palaist tavu? Jā, tu vari dot. Nē, tu vari arī pats palaist, vai iedot vienalga. Labi, es viņu tūlīt palaidīšu. Tā, kāpēc? Tā, šitā. Es viņu palaidīšu. Santa ir nedaudz pastrādājusi, lai tā, šitais tas bija. Lai bišķiņi pastāstītu sīkāk, tehniskāk par to, kādā veidā jums būtu jākonfigurē Save Skies un X-Tracks, lai jums būtu vieglāk. Bet, man liekas, tūlītās jums galvas tiks sačakarēts vēl vairāk. Bet, ok, labi. Klausamies tevi, Santa, un saki, kad vajag kaut ko pārtīt uz priekšu. Jā. Man jau liekas, ka viss ir sarakstīts diezgan skaidri, un Normunds jau pateica galvenos pieturas punktus. Pieļauju, ka vairumam no jums ir jau šī Save Sky aplikācija uzinstalēta, un atverot šo te aplikāciju, jūs jau redzat šo te pirmo bildīti logu. Tie, kas jau ir savu lidaparātu piereģistrējuši, tad jums šeit būtu jārādās šim te call sign, no aircraft vietā. Normand var parolēt uz leju. Jā, tad šeit ir aprakstīts, kā jums ir, tad jūs spiedīsiet uz no aircraft,
register my aircraft, un tad jums būs jāaizpild šie te lauki. Pirmais jau, ko Normunds minēja, tad pats svarīgākais ir call sign, tam ir jābūt jūsu licences numuram. Es nezinu, vai tas ir svarīgi, vai es, protams, varu šeit palabot, vai mēs to call sign šeit rakstam ar to P apakšsvītru 480, attiecīgi jūsu numurs, vai tas varbūt vienkārši P480. Tad šis rādīsies tad, ja jūs pirms lidojuma spiedīsiet SafeSky aplikācijā Take Off. Ja jūs, piemēram, lietojat tikai SafeSky aplikāciju, jūs nelietojat nekādus X kontestus, XC trekus, tad šis te būs tas call signs, kas rādīsies tad, kad jūs nospiedīsiet Take Off, un prezidents vai kāds cits gribēs apskatīties, kas ir debesīs, tad viņš redzēs šo te jūsu licences numuru, pēc kā varēs pateikt, kas jūs esat. Es domāju, var skrūlēt uz leju. Nu, lūk, tad, kad jūs būsiet jau reģistrējis, tad šeit jums ir jāredz tas jūsu licences numurs. Ja jūs šeit redzat jebkādu niku, citu vārdu, vēl kaut ko meklējiet, kaut kas nav izdarīts pareizi, šeit virs Take Off, tur šajā te lauciņā parādās jūsu reģistrētais lidaparāts, un tur ir jābūt jūsu licences numuram. Jā. Kaut ko izmainīt, tātad jūs varat spiest uz tā paša licences numuru, uz tās ikoniņas pirmajā ekrānā, un jums atvērsies šāds te ekrāns, kur vienkārši spiediet Manage my aircraft, un jūs varēsiet atgriezties un veikt visas vajadzīgās izmaiņas. Ja kaut ko esat ierakstījuši nepareizi vai kaut kas no senākiem laikiem ir jāsamēr. Jā. Kaut kur man un šeit bija svarīgi tas, ka tam profilam jābūt ir publiskam. Mums bija daži keisi Itālijā, kad cilvēki visu bija palaiduši, nospieduši Take Off, visi smuki aizpildīts, bet mēs viņus neredzam. Tikai tāpēc, ka viņa profils nav publisks. Šeit es vienkārši ieteiktu palaižiet Take Offus, turpat uz zemes, un viens otram pārbaudiet, vai jūs redzat, vai jūs redz un kādā veidā redz. Jā. Šeit ir tā aprakstīts, kā jūs varat SafeSky aplikācijā ierakstīt jau informāciju par jums pašu, ne par jūsu reģistrēto lidaparātu. Tur ir aprakstīts, tātad pirmajā lapā 3 hamburgers lejā labajā pusītē, un pēc tam nākamajā lodziņā būs cilvēciņš ar zīmelīti augšā labajā pusē. Un tad jūs tiekat uz šo te logu, kur tad jūs ieliekat jau visu informāciju par jums pašu kā par pilotu. Es pieļauju, ka šis ir tas public profile, kur man ir tas togglers apakšā. Tas arī būs, ka jūsu profils ir publisks un visi var jūs redzēt. Čatā ir jautājums, ko raksta students licences numuru vietā? Pirmām kārtām studenti mācās parasti Rumbulā un Spunķiemā, to es nepiebildu. Vēl, protams, ir Daugavpils, un tur gan viņi ieraksta uzvārdu, jā. Bet tie, kuri mācās Rumbulā un Spunķiemā, un vispār tie, kuri lido Rumbulā un Spunķiemā, uz tiem šie noteikumi neatiecas, jo izņemot motoristus, jo paraplānu pilotis Rumbulā un Spunķiemā lido tikai tad, kad zonas ir aktivizētas. Un ja zonas ir aktivizētas, par katru no šīm zonām atbild konkrēts cilvēks, Dzintars vai Māris, un es zinu, ar kuru cilvēku man jākontaktē, lai noskaidrotu, kas ir ceļā gaisā un tā tālāk, ja nu gadījumā līdz Rīgai kaut kas ir atlidojis. Jā. Students ieraksta savu uzvārdu, tad, ja viņš lido Daugavpilī, Gulbenē vai Rēzeknē, tur mēs uztaisam izņēmumu, mums nav viņam ko iedot. Lūk, tālāk skrolējam uz leju. Tātad, kas tālāk notiek ar, principā tas nākamais ir punkts 3. Tātad mēs ejam jau uz XC Track aplikāciju.
Šeit bildīts gan nav, bet tiem, kas lieto, tie ļoti labi sapratīs, ko tas nozīmē. Tad, kad atveram XC track un pavelkam augšējo izvēli, mēs redzam preferences, zem kurām ir live tracking, un jūs tur arī redzēsiet šo electronic conspicuity iespēju, kur atkal šis te togglers ir jāaktivizē. Un tādā veidā tur ir tātad divas opcijas, vai nu viņš automātiski jums smuki būs zaļš, vai arī jums parādīsies sarkans uzraksts You are not logged into X contest. Tas nozīmē, ka jūsu XC track aplikācija nav savienojusies ar X contesta datubāzi, mājaslapu, un jums ir savā XC track aplikācijā atkal caur pirmo lapu augšējo izvēlni jāiet uz preferences, pilot un jāielogojas X kontestā. Tie, kas lieto, es domāju, ka tie ļoti labi saprot, jo tas arī ir tas veids, kā mēs parasti pēc lidojuma, kad esam ielogojušies, varam nosūtīt savus trackus uz X kontestu. Ir opcija anonīmā mode, bet tas ir tikai prēmijam abonementiem. Es tur dziļāk negāju, pati nelietoju. Tas tad ir jāizpēta pašiem. Tālāk. Ielogojoties, tad, kad jūs esat aktivizējuši šo te live tracking electronic conspicuity un galvenā doma ir tāda, lai jums nav jāieslēdz divas aplikācijas. Tad, kad jūs sākat lidot, ja jums viss ir pareizi sakonfigurēts un jūs vienkārši ieslēdzat XC track aplikāciju un sākat lidot, jūs pat varat vienkārši to patestēt mājās, paskraidot pa mājām, ieslēdzot, un ja jums ir kāds ģimenes biedrs, kam ir elementāri uzinstalēts Save Skype bez nekādas reģistrācijas, bez nekā, tas, kā es to tiešām notestēju, jo man šis te vēl nebija ieslēgts pirms tam, tad es vienkārši paskrienot pa māju, es redzēju, neslēdzot take-off podziņu Save Sky aplikācijā, es redzēju, ka man vīnam Save Sky aplikācijā es parādos. Es vakarā lidoju jūgā. Tā kā to es pārbaudīju, tas strādā. Tātad pirms lidojuma jūs vienkārši ieslēdzat XC track, viņš savienojas ar X kontestu un Save Sky automātiski sāk lasīt jūsu atrašanās vietu no X kontesta, kur nonāk šis te XC track informācija. Jā, tas 4. punkts nav aktuāls, jo tas ir arī bija prēmijum lietotājiem, bet tas ir tas, par ko es tagad stāstīju, bija šis te 5. punkts. Tātad šādi jums parādīsies XC track aplikācijā augšā live un Save Sky zaļā ikoniņa. Viņa, ja viņa nav saslēgusies, viņa būs vienkārši caurspīdīga, viņa nebūs zaļa. Tātad, ja viņa ir saslēgusies, viņa būs zaļa. Tā jūs jau savā vienīgajā aplikācijā, ko esat atvēruši, varat pārliecināties, ka pēc būtības informācijai ir jāiet uz Save Sky un jums ir jāparādās Save Skyā. Nu tā. Jā, tas ir tas svarīgākais jau, ko prezidents izstāstīja. Tad pirmais, ja jūs lietojat tikai Save Sky, atcerieties nospiest take-off. Otrais laikam būs tas svarīgākais punkts, jau ko arī prezidents minēja. Tātad, ja mēs lietojam abas aplikācijas, bet ieslēdzam tikai XC track, tad jums ir jāsaprot, ka šī Save Sky saņem informāciju no X kontesta. Un tāpēc Save Skyā rādīsies jūsu X kontesta usernames. Lai izmantotu šo te opciju, jums ir jāiet uz X kontestu un jāsamaina savus usernames. Man tur, piemēram, bija Santa LV, tad jums ir jāieiet un jāsamaina attiecīgi uz jūsu licences numuru. Šeit piemērā ir apakšsvītra beigās, bet kā prezidents parādīja, apakšsvītra jāliek pa vidu. Es šo te dokumentiņu samainīšu, lai visur ir vienādi. Tātad tas principā ļoti vienkārši ielogojoties X kontestā.
Jums ir labajā pusītē būs profila informācija, un pats pirmais lodziņš ir jūsu usernames. Jums ir jāsamaina šis usernames uz licences numuru ar apakšsvītru pa vidu. Tad, ieslēdzot XC tracku, neieslēdzot atsevišķi SafeSky, SafeSky rādīs jūsu X-Contesta username. Un tas būs ar visu līdz šim izrunāto noteikumiem, ka jums ir SafeSkyjā jāparādās ar licences numuru. Nu jā, un trešais punkts ir arī premium SafeSky abonementiem, kur jūs varat papildus likt iestādījumus. Attiecīgi, ja jums ir premium X-Contest, tad jums nebūs jāmaina šis usernames, bet to katrs pats, kas lieto premium, noteikti izpētīs un sapratīs, jo tad viņš saslēdzās gudrāk kopā. Ar sarkanu un izsaukuma zīmi. Tur ir jautājums, vai XC trackā, ieejot preferences pilot, jūs esat ielogojies X-Contestā. Tas varētu būt tas sarkanā iemesls. Visu? Nē, ko tev kaut kas rakstīts? Es domāju, ka ne. Nu jā, pirmais Sergejs, tāpēc arī ir sarkans. Ir jāiet uz preferences, pilot, un ir jāielogojas X-Contest. Tad viņš uztaisīs connection un aizies. Par to, vai SafeSky, te ir tā lieta, ka es nepamēģināju bez, to var notestēt ar neuzinstalētu, bet es domāju, ka nevarēs, jo tad jau, es nezinu, es nepamēģināju enablot to SafeSky konekciju no XC track, ja man telefonā nav uzinstalēts SafeSky. Bet to var ļoti viegli izdarīt. Visi, kam ir, vienkārši var atinstalēt SafeSky un pamēģināt ieslēgt XC track un pamēģināt palidot, apstīties vai aiziet. Ja man ir ieslēgta opcija, ka track automāts nesūta uz X-Contest, tas strādā? Es domāju, ka strādā. Bet to arī var vienkārši notestēt, vienkārši ieslēdzot XC track un paskaidrot pa māju. Un paskatoties kaimiņa aplikācijā, vai jūs parādaties. Nu labi, skaidrs, es saprotu, ka tev šobrīd pa lielam ir viss. Jā. Pa lielam mums arī ir šobrīd oficiālā informācija, mēs esam iedevuši. Tas, kā tur tehniski, tur vienam tur enable un enable, tur lūdzu paši notestējiet un tā tālāk. Es gribētu šobrīd oficiālo daļu beigt. Labi, vēl neslēgšu ierakstu ārā, bet pilotu jautājumus nerakstiet čatā, baigi grūti saprast. Ir viens pēc otra paceltas rociņas un uztaisam publisko diskusiju uz 20 minūtēm, un tad jau, ko varēsim, to atbildēsim, ko nevarēsim, neatbildēsim. Lūdzu uz priekšu. Jautājums. Cilvēki baidās uzdot jautājumus, ja? Nebaidās, es te nevaru rociņu atrast Zoomam, bet mans jautājums ir par iPhone un FlySky High, vai tur ir kāds risinājums? Nezinu, kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Varbūt var kāds, kas lieto iPhone. Man liekas, ka nav risinājums. Jālieto ir abi. Nezinu. Opcija ir ChatGPT iemest un pajautāt. Ja ir opcija, tad viņš arī iedos variantu. Jā. Tā tad iPhones un šito es biju palaidis garām.
Laiskai un Safe. Auziņš tālāk rociņu pacēlis ir. Jā, man Juris. vairāk nevis jautājums, bet tā kā varbūt ieteikums XC track lietotājiem ir, ka varētu atsevišķu to widgetu uzlikt incoming messages, lai jūs redzat, tas varētu būt iespējams vēl viens veids, kā sasniegt. Viņu var uzlikt uz ekrānu un izvilkt priekšplānā, uzlikt caurspīdīgu un incoming messages. Tas nozīmē, ka laivā, ja jūs esat live trackingā aktīvs, jums var atsūtīt kaut ko uz ekrānu. Jo man, piemēram, kamēr XC tracks iet, es neredzu nekādus WhatsApps, neko citu. Tas ir papildus tāds tā kā ieteikums. Un man liekas, ka live tracks viņš aktivizēs tad, kad reāli paceļās. Vai tā kā pilnībā saslēdzies ar GPS-iem. Tiem, kam bija jautājums iepriekš. Man vēl viens pēdējais jautājums par kodējumu. Kodējums arī jāraksta ir vai rācijas kanāliem, vai tas nav svarīgs? Jā, pirmo reizi uzrakstam, ja lietojam kodējumu, tad uzrakstam frekvenci un kodējumu. Un pēc tam rakstam, tas attiecas uz motoristiem vairāk, pēc tam rakstam tikai tad, ja kaut kas mainās. Ja jūs visu laiku lietojat vienu un to pašu, pietiek ar vienu reizi, nevajag pārcensties, vai arī vienkārši kopējiet to ziņu un visiem. Jā, labi, paldies. Nākošais bija AM, man nav ierakstīts. Jā, sveiki, te Aleksandrs no Daugavpilī. Jā. Man ir tāds jautājums, kādas lietu SafeSky aizvēju uz mēnešu Aircrafts, un man ir tāda lieta, ka, teiksim, es lidoju ar paramotoru ar 2 spārniem. Mēnešu Aircraft tur lauks, kur vajag ievietot modeli, tas laikam, spārna nosaukums. Man katru reizi vajag mainīt, jo es nevaru pievienot otru Aircraftu, jo man nav premium versijas. Man interesē, jā, es sapratu jautājumu, man interesē tikai tavs pilota numurs. Tas, kas tev tur ierakstīts uz tavu tehniku, neinteresē. Man interesē identificēt tevi, lai varētu sazināties ar tevi, nevis ar tavu spārnu. Šis ir domāts šim. Skaidrs, paldies. Jānis Matevs. Dzirdami? Jā. Man bija Slikti tevi dzird, pilnīgi vairs nedzird. Mēģinu nomainīt mikrofonus. Nē, tev kaut kas tev raustās tur. 1, 2. Labi, es tad pēc tam pamēģinu. Jā, tagad ir labāk. Jā, tagad ir labāk. Man bija komentārs par to scenāriju, ka tu teici, kad aizlido prom tālu un nav sasniedzams ar rāciju. Ja, gadījumā, ja vajag personīgi, es esmu lidojot XC, es esmu sazvanāms. Un man arī automātiski, kad ir pievienots austiņas, kas man vienmēr ir pievienots, jo mēs tā ar viņš sazinamies, man automātiski arī zvans pacelsies un es uzreiz esmu runājums lidojot. Tas tā komentārs. Jā, tici man, tad, kad mums bija tā problēma ar to notam lidotāju cauri, tad es viņam sūtīju izziņas, mēģināju sazvanīt, jo tad, kad iestājas nepatikšanas, tad tu dari visu iespējamo, lai tiktu, jo principā tajās sapulcēs, kas mums bija, šie gadījumi, ka tu aizlido un neesi sasniedzams, un tu nevar, tie tika uzskatīti par izņēmumu, kas nav, teiksim, lielā masa, kurā var trāpīt. Jā. Bet tīri zināšanai. Jā, sapratu, jā. Nākošais bija M, man nav tālāk rakstīts, pacēls rociņu. M. Jā, sveiki. Dzirdat, ja? Jā. Man jautājums, pirmkārt par to FlySky High, es neatradu iespēju nekādu savienot ar iPhone, FlySky Sky savienot ar SafeSky aplikāciju. Un otrs jautājums bija par tām izņām. Es sākumu nokavēju, varbūt, kas tur bija precīzāk jānorāda, jo nevienmēr jau ir maršruts, kad lido. Mēs runājam par moto vai brīvo? Moto. Jā, tas, kas man interesē, ir... Pirmkārt, jā, tu lido ar ieslēgtu SafeSky aplikāciju, pirms tam tu man esi atsūtījis ieziņā tavu aptuveno pacelšanās laiku un tavu aptuveno
maršrutu. Ja tu nezini maršrutu, uzraksti Cēsu rajons. Ja Cēsu rajons nav tik liels, lai tu viņu izlidot vienā, ir pietiekoši liels, lai tu neizlidot no viņa ārā, visdrīzākais man apmēram plus mīnus jāzina, kurā vietā tu esi. Man nav vajadzīgs, lai tu man norādi, tagad tu lido no Ceisīm, no lidlauka līdz Valmieras golfa laukumam un pēc tam tālāk. Man vajag aptuvenot tavu atrašanās maršrutu, ko tu Es sapratu, tas nav precīzi, tas nav domāts tā, lai maršrutu vajadzīgs, bet vienkārši, lai zinātu, kurā vietā apmēram. Jā, man šobrīd arī tie, kas man visi raksta, teiksim, cēsnieki, tie, kuri raksta, tiek uzrakstīts Cēsis. Ja jūs tiešām zināt, ka jūs no Cēsīm lidosiet līdz Valmierai, uzrakstiet Cēsis Valmiera, bet man pietiks šobrīd ar Cēsīm. Skatīsimies, ja būs man kāzus un būs nepieciešama vairāk informācija, ja notiksies kaut kas, tad es došu jums ziņu. Šobrīd man ar šo pietiek. Un apturenās koordinātas derētu? Kaut kādā, Google Maps, lai var atvērt, vai kaut ko tam līdzīgi? Pietiks ar vienkārši vietas nosaukumu. Man vieglāk būtu koordinātas, tāpēc es tā jautāju. Vai tas Ok, labi, sūtiet koordinātas vienkārši, sanāks koordinātas un tā kā Google Maps, jā. Piemēram, Google Maps, kur var atvērt. Jā, var pieņemšu arī tādus. Man vienīgais interesē primāri pirmajā izziņā saņemt arī visus iespējamos rācijas frekvences un tā tālāk, lai tomēr mēs mēģinātu sazināties ar pilotiem. Ok, vēl kādas rociņas ir? Rociņus es šobrīd neredzu. Normanam ir ieslēgts mikrofons, viņš ļoti grib runāt. Nē, īstenībā. Negrib runāt, tev viss kārtībā. Paldies. Ja? Labi, tātad jautājumu es saprotu vairāk nav. Visiem viss ir skaidrs? Ok, ja visiem viss ir skaidrs, tad no parītdienas visi sākam diezgan smuki lidot pēc šiem jaunajiem noteikumiem. Tiesa sezona iet uz beigām un izskatās, ka nekas baigi vairs mums nav palicis. Tad es atgriežos pie sava iepriekšējā, kur man viņš ir. Šitiem. Citas lietas es jums gribēju vēl pastāstīt, kas ir plānos šogad tā. Citas lietas. Jūs redzat manu ekrānu, ja? Citas lietas. Citas lietas. Īstenībā stop, paldies, es izslēgšu ierakstu, tāpēc, ka tālāk mums ir jau citas lietas. Izslēdz ierakstu, paldies par noklausīšanos. Stop recording.